rītā taisīsiet pašas, nu, tai otrajai šodien, tai mīklē, ko mēs šodien uztaisīsim. Tie ir tā pirmā puse pildījuma, un šeit jums paliks tad tas, kas ir jāliek pildījumā. Pildījumā vispirms katliņā ieliesiet iebiezināto pienu ar cukuru vienam porciju. Rakstīt. Nē, rakstīsim. Pēc tam pārakstīsim grāmatā, jauniešu centra tur mums grāmatē. Tad šo te katliņā tad ielauzīsiet šokolādu šitā daudz. Es patreiz tā kā taisu, tur ir pusporcija, ja, un rītā jūs otru pusporciju. Tā tur vajag 225 gramus tumšās šokolādes. Bet tā, ka pērkiet šokolādi, tad vienmēr skatieties, pat ja ir akcija, tikai neiegrābieties. Ir tik daudz šokolāžu, kurās rakstīts arī tumšā, dārka un vēl nezinu kā, ja, bet ne tumšā, ne dārka nav tā šokolāda, kurai ir tikai 45% kakao. Vajag 70% kakao. Gadās, kad ir arī no akcijas kaut kādām citām nelaimas šokolādēm, kurām ir tas kakao procents liels pietiekoši, 70%, bet nu, tās šokolādes, kam ir mazāk par 70% kakao, tās nav tumšās šokolādes. Viņām ir augu tauma. Iebiezinātais piens, šokolāde, balrieksti sadrupināti. Nu, sadrupināti tā, lai pēc tam var vieglāk sagriezt. Valrieksti mēdz būt arī čaulā, jūs ziniet, ja? Nu, jā, bet nu, kurš tad tos vairs spēt, ja nu tikai dekorēšanai? Jā. Tā, tas jums būs rītdien. Ja? Tad būs pašām jātaisa. Tagad mēs vispirms iekalposim reitni. Tad uzliksim mīklu, pēc tam rakstīsiet. Tad, kad taisīšu, tad paralēli arī rakstīsiet. Nu jā, par produktiem vēl tas ir. Es nepērku vairs margarīnu, to jau man likās, es teicu jau pagājuši. Tāpēc, ka tad, kad izlasim margarīnu sastāvu, tad, nu, piemēram, ļoti daudz arī ir tagad. Nu, tagad ir populāri, bet, nu, es par to margarīnu esmu vairāk nepērku, tāpēc, ka man pārtiks un veterinārā dienas meitenes vienreiz pateica, ka man vajag rakstīt virsū, teiksim, nu, ja es kaut ko taisu un pārdrošināju un tā, un es rakstu sastāvu, man sastāvā vajag rakstīt visu iekšā arī to, kas ir margarīna sastāvā. Tā kā es sāku to lasīt un rakstīt, es sapratu, ka tik garu penkeri ir visu kaut ko, kas ir pilnīgi liekas. Man rakstīt negribās nokārt arī tādu, nu, diezgan diemžēl mūsdienās sliktus produktus. Tāpēc viens augu tauku maisījums un visas palmeļas un tam līdzīgi cilvēku atgriešanas praktiski nepārstrādā. Viņš paliec pie mums. Nu, to mēs jāsaka. Tas nav tas tā, tas ir ļoti svarīgi veselīgam dzīvesveidam. Nu, viņi vēl jauni. Lai gan, jā. Tā. Un tad mums tā taisīšana, šito gan jūs kā skatāties, tikai jūs to pašiem vajadzēs darīt. Bet tai mīklai ir jānostāv, jā? Tā kā kaut kādas laiks. Mīklai ir jānostāv, nu, tā kā diennakts, nu, nakts diennakts. Nu, pamatā jau sanāk vienmēr vakarā uztais, otrā vakarā cep, nu tā. Bet, nu, vismaz nakti jānostāv noteikti. Viņi ir no tām, kurai, nu, protams, 3 dienas turēt nevajag, bet viņai vajag pastāvēt. Kāda viņa stingra? Tev viņa leduskapī stāvēja? Leduskapī gan, jā. Nu, leduskapī jānotur neizturēt. Tu dēli viņu uz pusēm, jā? Jā. Jo? Nu, divas... Viena slejas būs divas, jā, vai kā? Nu... Divi tādi. Divi cepumi, kurus izceps.
Un biskoti, nu kāpēc viņi vēl ir biskoti? Es vairs precīzi tulkumi neatceru, bet tas ir tā. Itāļiem ir vairāki cepumi pēc itāļu receptūras, kur ir jācep divreiz. Tad tu viņu vienreiz izcep, un pēc tam izmērā, drusku viņš pagriez, sagriez gabaliņos un liek otreiz iekšā. Un šitie ir arī tādi. Otrais jābāž iekšā. Tad, kad, piemēram, es pirmo reizi lasīšu to recepti, man tas likās ārkārtīgi sarežģīti. Īpaši tā, ka tu lasi teici, nu kas tur ir jādara, un pēc tam mēģini atkārtot. Tad, ka es zinu, kas ir jādara, ka nav jālasa kaut kādā žurnālā, tad tas ir daudz labāk. Tā kā, nu īstenībā, tad kāds priekšā parāda, varbūt Tad ir pavisam vienkārši. labāk, jā. Galvenais, kad ievērot secību. Mīklas veidošanā arī, vai ne? Ir svarīga secība, Ingo? Kā secība? Nu, piemēram, sastāvdaļu pievienošana. Jā, protams. Es pieļauju, ka var arī kaut kā atžgārnis, tikai nevar iedomāties, kuru mīklu. Tāpēc, ka vienkārši grūtāk sajūt. Es te pašai ābolu kūkai vienreiz mēs kaut kā pilnīgi otrādāk kaut ko izdarījām, un viņa nebija tāda, kā ka tu tā. Nebija, tur kaut ko mēs tur sadarījām nepareizi vienā reizē. Jā, baltais vai kas tur, baltais jau tāpat viņš, nē. Cepamo pulveri, kaut ko Inga tur bija sarakstījusi otrādāk. Kaut kas tur bija. Tas sanāca, cepamais pulveris bija pie mīklas jāliek, bet man liekas, tu man tur sastāstīji, ka to tajā olbaltumu tajā jāliek. Tad kaut kas mums tur nesanāca. Tad sanāk šitāda masa, ja, ka tur saliek šokolādi. A šokolādi rīvē vai nerīvē? Viņi vienkārši salauž tikai gabalu. Nu, pa tiem kvadrātiņiem, kā viņi iet. Šai mīklai ir mīklas, kur, teiksim, nu, tur, kur mēs, piemēram, tajā reizē, kur taisījām tos mandaļu cepumus, tur loģiski, tur ir sarīvēta. Jā, tur ir sarīvēta. Šai receptē tā kā tas nav svarīgi, jo tāpat viņi tajā ieviezinātajā pienā kūst. Tas tā. Tur Inga paskat, vai Inga pasties to sviestiņš tur, kā tur kūst? Varētu izslēgt droši. Vajag varbūt pamaisīt, nevajag tur samaisīt? Viņa var... Paņem karoti vai ko, samaisi Ingu. Ai, Ina, es tev pa Ingu gribu saukt visu laiku. No. Blakus produkts. Saimniec vienmēr paēdis. Vietas nav. Un tā. Ups. Lieko miltiņu, bet bez milta nekas nesanāks. Viņa ir diezgan ķēpīga tā mīkla. Šito skatāties, taču no rītā vajadzēs atkārtot vienai gatavai. Tur visu to liec uz pannas, ja? Nē. Nē? Uz mutes jāuziet.
Tā savienojuma vieta sanāk apakšā. Savienojuma vieta apakšā, jā. Nu, kura grib iemēģināt roku? Ko? Ina, davai. Kāpēc nē? Vailis. Inga, nāc. Ja šī tā paša nāksies. Kristiāna, davai, tā visā. Nomazgā rokas tikai, jā, un tagad var uztaisīt vienu. Es izkasīšu. Tā izņemšana no... Ļoti viņas tev arī tāda. Bet, nu, lai izņemt, jūs milti ir? Jā. Šeit. Ir. Tā izņemšana no ļoti viņas arī visu laiku roka miltos jāpamēģina. Jā. Savādāk likt nežēlīgi. Bet viņai tādēļ jābūt. Uzrakstu jāiedē. Pierakstu jāiemērc roka miltos. Jā. Rakstis lukā. Rakstis lukā rokas. Drukā. Tā. Nu, tas viņa pirms likšanas, es tur parasti jau viņu drusku kaut cik vat tā paplacinu. Ja. Lai varētu. Maigi. Nē. Garenis. Nu, lai gan it kā, jā. Es mums uz vienu pus otrs, tagad tev te sanāk krēsnāks. Atceram šitā. Šito augšā. Un tagad uz sāniem, jo savādāk tev sanāks, nē. Savādāk tev sanāks šausmīgi plāns. Tā mēs tās maliņas var būt plānākas. Rītā taču man šeit nebūs. Nē, bet labi, ka viņa pamēģināja, redz, kā dara, ka nepareizi, jā? Tad tagad zinās, jā. Tu jau viņu ar rokām jau saplacini tādā aptuveni, tādā taisnastūrveida formiņā. Un tad uz vienu pusi, uz otru pusi. Nu tā, plus mīnus, lai viņš sanāk jau līdz tā cepam papīra gandrīz malām, bet gandrīz malām tā, paguldini tā. Lai te varbūt, nu, iespējami paliek nedaudz resnāks un šitim plānāks. Tas kā kuru reizi sanāk, tad man arī kā kuru reizi sanāk. un pēc tam vēlreiz tur. Labi, labi. Tu redzēji, ja? Strēmelītē. Pavidiņu. Jā, visi. Jā, un saimniecēm jābūt lakatiņiem un priekšautiņiem. Mums nav. Vēlams. Nu, priekšauts pat nebūtu tik vēlams, izņemot to, ka, piemēram, tad, kad ar miltiem, nu, tad nav arī ar visiem priekšautiem, kas tāpat ir ar miltiem. Darbmācībā uzreiz viens balle klāt uzreiz, ja? Viena? Ja priekšautiņš vai lakatiņš ir. Ja nav, tad nost. Tad nost, ja? Nu, Nē, ja? nu, lakat, principā nu pašam. Tā kā ar visu lakatu var gadīties mazums kādā šaidi. Nu, ar lakatu tomēr drošāk. Tad tā. Pati redzi? Es nesaprotu. Tā kā vajag
jā, nu tad tas tu gribēji vienkārši, lai es arī nolaizu. Jā. Labi, ir jau gana garšīgi, jā. Labi. Nu jā, galvenais, lai viņš ir iemērīgs, tāpēc, ka tad, lai nav tur, kad vienā vietā viņš ir tur vajag daudz, un citur varbūt pavisam maz, jo viņš pēc tam jāgriež būs šķēlītēs, būs jāgriež. Tas jau it kā būtu vienalga, vienkārši pašam patīkamāks. Bez nevienam negribās, gribas, lai būtu iekšā. Tāpat jau galiņus arī, nu, tā. Mīkla jau arī šī, kad izķer. Nē, mīkla arī garšīgi, kad izcer, bet tas pildīgi, nu tomēr tas galiņš paliek tikpat kā bez nekā, nu, tā drusku škrabīgi. Tev to kaplu var visu pēc kārtas ņemt. Jā, tagad ņemiet izlaiziet. Cilvēki mazgās ārā visu, jā. Laiziet rokā. Kur? Man nav vērti. Tā. Nu, cepam papīri, es jums šito pašu atstāšu. Ja? Nezinu, kur nolikt. Kas nolikt? Pēc tam es nolikt. Ai, te paši. Ieturi. Nu, tad tā. Tās epiškrāsnes ir sakarsusi. Es domāju, ka jā, vajadzēja būt viņam. Tā tad ir. Varbūt višķi. Kurš ir pieredzis pie šitā cepumā, tas ir iek iekšā. Kā viņš ir jāliek iekšā? Tā? Milti jums ir? Ir. Kad taps mīkla, ja? Tas ir jums rītdienai vajadzīgs, kur rokas. Pietiks tev? Tev pietiks? Kilograms. Nē, tas jums Jā. Labi. Nu, ko uzkaisīt uz cepam papīru, kur rokas pamērcē. Man tagad nevajag. Tagad tev nevajag. Skaidrs. Es domāju, ka tev vajag. Ir. Man tagad nevajag. Es vienkārši interesēju, vai man atstāt vai neatstāt. Čau. Nāciet. To baigi skaistie, nē, baigi garšīgie cepami to. Tā, tev tur jau tā kā jau sabērts jau pa mēru. Jā, man tur ir mērtraukiem jau ir jau visas proporcijas. Tagad būs jāpēc mīklas sapurs. Tā, pulksteni kāds varētu uzņemt aptuveni 20 minūtes. Aptuveni cik? 20. Tagad ir pēc Tagad ir bez 10 pāri. Cikos jāņem ārā? 10 pāri. 10 pāri? Tas lai nostāvās. Sviests izkursis mums jau. Tā. Mīkla.
Pirms biskošiem pildījumi jūs jau pierakstījāt? Jā. 2 glāzes miltu. 200 gramīgā, ja? Nu kā 2 glāzes kādas? 200 gramīgā? 200 jā, tas nozīmē 400 gramus. Tas ir 400 mililitri miltu. Uzteikrota sāls. Sāls te ir diezgan daudz, jā. Tiešām. Bet sāli pēc tam tikai taču nejūt, vai ne? Nu jā, bet viņu vajag tur iekšā. Dāvid, uzkāps augšā, taisīs bišķi logu vaļā. Uzteikrota cepapulveri. Uz vēdināšanu. Tas mums ir miltu daļā. Jā? Viss pie lietas. Tā. Tas mums ir miltu daļā. Un tagad atsevišķi... Atsevišķi mēs liekam to sviestu, kas ir izkusis. Sviestu vajag pusglāzi. 100 grami. No pats 100 grami. Puspaciņu. Vispār mums vajag mikseru, sāksim ar to. Tomēr ar čipšiem ir kāds skraidīšana uz zāli. Vispār apstēties un pārēd un tad noliek. Tāda mums čipšas atgāja vienīgs. Tas mums ir tas. Tad mēs iedēram sviestu. Un vēl mēs ieliksim skābo krējumu. 85 grami. Karotes ir te. Tu nosvēri 85 gramus, ja? Jā. Un brūnais cukurs un garšais cukurs. 100 uz 100? 100 uz 100, jā. Nevis grami, bet mililitri. Pusglāze brūnā cukura, pusglāze gaišā cukura. Un kas sākam palikām kūnu? Kamēr cukurs izkūst? Aptuveni. Tur paliks kaut kādi cukura graudiņi, ne gluži tā brūnais cukurs, viņš švakāk kūst. Galvenais ļoti ātri. Visu pierakstījāt? Oi, piedod. Tā, pārbaudīs, lai visu pareizi. Tas,
kas notiek, jā. Tā interesanti, viņš pasties, kā viņš. Tā, tagad mēs pieliekam vanīļas cukuru. Tad, kad pakuļ, šitai mīklē ir tā, ka viņai, es parasti taisu to lielāku porciju, tad sanāk tā, ka pakāpeņiski pievieno pa vienai olai. Šeit mēs vienkārši pievienosim vienu olu. Uz to daudzumu, ko jūs pierakstīt, ir viena ola. Bet jūs variet dubultot daudzumu, tad vienkārši būs divas paplātes. Tad, cik mēs tā sadalījām, tad, vienu dienu jau ir gatavs un gan cepjam, gan taisam un rītā jūs turpināsiet, mēs tā kā uz pusītiem. Man vajag teikt karoti. Labi. Teikroti vaniļas cukurs, ja? Pierakstījām. Un viena ola. Vesela. Un tagad visu mūziku. Jā, jo tas sviestiņš mīksts, viņš viss... Nē, viss ir šķidrs, otrkārt, milti briest. Kāpēc, teiksim, ir ļoti reti kūka, kura nav jānotur. Vai viņa pusstundu jānotur, vai viņa stundu jānotur. Tā. Kas mums tur notiek? Cepā. Nē, otro reizi ir ļoti īsu brīdi, tas ir kā maksimums 5 minūtes. Kā? Milti, ūdens, olīveļa, sāls. Viss. Un raudzē? Jā, raudzē, raugs cukurs, jā, sāls. Raugs cukurs, sāls, jā. Olīveļa. Cik tu lietas olīveļa? Cik miltus? Piemēram, uz porciju kaut kādu. Praktiski. Bet es to daru vienkārši uz aci, bet, varu samuldēt. Man šķiet, ka, piemēram, 250 grami miltu, 2 ēdamkarotes ūdens, 2 ēdamkarotes olīveļas, šķipsniņa sāls, pusteikaroti nedaudz vairāk cukura, raugs, 2 teikarotes sausais. Man sauso parocīgāk. Dobeles? Nezinu, tas, kas ir tādā bruna, sinieku krāsas paciņā. Tā, bet ūdeni varēs stāt ar vīnu. Ar ko? Ar vīnu. Grādīgā. Būs grādīgā. Nē, tam nebūs nozīmes, jo viņš tiks termiski apstrādāts, tur nekāda jēga uz to pusi nebūs. Arī nebūs nekāda jēga, tici man. Ļoti daudziem dzerumiem taču pievienot kaut degvīnu, kaut konjaku, kaut rumu, ja? Līdz ko tas termiski tiek apstrādāts, tā tur šķītas nav. Nekā.
Tad tukši trauki man viss salīdīs vienā. Viss salīdīs tagad, jā? Ai, tas var cilvēki domā. Tad, kad labi sagriež gabaliņus, tad vēl liekam apsusināt cepeškrāsnī. Jaunatnē. Šitā jāsagriež. Jā. Šādi jāsagriež. Tā, un kā es viņu liku iekšā? Šitā arī liku iekšā, jā? Jā. Tad mums kāds 10 minūtes tagad jālūdzu. Ne? Jeb cik viņi nebija. Es nezinu īsti tagad. Es tagad īsti nezinu, kā to situāciju labot, jo principā paturēsim, paskatīsimies. Paskatīsimies, kas tur notiek. Nu, Oļa! Tāds lūk ir rezultāts. Skotija cepums. Ingūnas izpildījumā. Un tad tās 25 minūtes, ja nevis 20 sasūtnēji.